man liekas, ka tā 4. sērija kā tāda kā kopumā nav tāda līdz galam novērtēta. Manuprāt, brīnišķīgs auto, pirmkārt BMW. Otrkārt kupēji. Otrkārt kupēji. Balta kupēji. Balta kupēji, kas balta krāsa daudziem vajadzīga, patīk. Bet tas var būt stereotips no tiem X4, kad ne visiem viņi pēc dizaina uzrunā. Bet šis ir, manuprāt, lielāks, vairāk aizmugurē vietas. Tātad tev nebūs jāsaspiežās, varēs iesēdināt savus draugus vai draudzenes. Šī tāda mašīna būs daudz draudzenes. Jā, vai arī draugi. Jā. Un nav tik zemu, lai aizskartu Rīgā bruģi, kas arī nav mazsvarīgi. Stūri tiešām izceļ visu to pasākumu. Var pats aiziet paskatīties, tiešām labi. Šī te perioda bembīšiem ir tāda lieta, ka tur varbūt tāda netika izskatīga tā stūrīt, jā? Nē, šitā ir... Bet tieši šī tik līdz šo ielēt salonā. Salons reiz izstāv daudz modernāks. Jā, man pašam ir tāda pati. Jā, šī stūra arī. Šī man ļoti patīk stūra. Tā Empaks aprīkojums ir ļoti labi. Jā, šis tiešām patīkams autiņš. Un karboniņu spoguļi un arī apdarīti iekšā. Jā, karboni. Man pat, ja godīgi, es neesmu ādas sēdekļu fans, un man patīk šie Alcantaras un drēbju ādas. Man pirmajam E39 bija Alcantara zaļā krāsā kā salons. Un viņi ir šausmīgi ērti. Un tu vienkārši iesēdies un tu saproti, ka tu sēdi kā cilvēks. Ziemā nav augsti un vasarā nav karsti. Jā, un neuzsils dibens vasarā un neslīdi kaut kur. Tīpaši, ja kāds asāks līkums jāpaņem, un tu neaizslīdi līdz durkliņķim, bet tu paliec tur, kad tu sēdēji pirms līkuma. Šis ir ļoti labi, jā.